Jumta telts ir, viss kārtībā. Ko jāsakrāmē viss nepieciešamais tā, lai mēs varētu pie dabas superīgi atpūsties. Te mēs arī pirtiņu krāmējam iekšā. Nu ko, esam sapakojušies? Saulīt, tu esi gatava? Esmu gatava. Nu ko, davai, laižam. Sen nav būs dabā. Sen nav būs dabā. Šoreiz savādāks formāts – tēvi un bērni. Sagaidīsim visu pārējos tēvus, pārējos bērnus, un tad jau sāksim atpūsties. Gribu uzreiz teikt paldies Rikardai par iespēju atbraukt uz šo pasākumu ar Fontonu mašīnu. Šitās te baigi līdzīgs kā Fordo, ne? Iečekot jūs varat Fontonu Latviju. Jums ir iespēja tagad šo te mašīnu paņemt testā. Brauciet, ņemiet test drive Fontonu Latvijā. Un galvenais, kas bija atpūtai, Jumta telts Roof Buddy par iespēju izmēģināt viņa telpu šajā te tēva un bērnu pasākumā. Vēlāk es jums arī par viņu pastāstīšu, parādīšu. Plus minus mašīnas esmu no līmeņos, tā kā lai tur forši gulēt būtu. Par auto nav stāsts, par auto vispār nav stāsts. To man, kā saka, iedēvā tā bonusā, lai ritīgi aizbraukt pie dabas Jumta telts, jo tur bija viss tā kā kompletiņā. Gaidām pārējos un, kā saka, čulēm mantu ir daudz, visa kā, pikaps, visāds štelīts var samest iekšā, redz, kruta. O, paskaties, kas mums tur. Suns. Nu, čau. Beidzot dabā, jā? Kas tas Čau, Sandra. Beidzot dabā. Kas tas tāds? Kas tāds ir? Kā tev sauc? Rafels, Rolands. Čau. Beidzot dabā? Super. O, tu kaut tik stingri nespied. O, būs jau labi, Visi tagad krāmē kaut ko mēģina, kaut ko iekārtoties. O, te jau arī paskaties, jau supi jau būs visi. Jā. Bezalkoholiskais bērnu pasākumu, jā. Un rekuri Jumta telts arī viņam. Arī labi. Šeit mēs uzslēgsim telti. Pirts telti šitai te vietā un varēsim doties iekšā ezerā, kā saka, dzēsēties. Un arī varēs te bērni čilot ar supiem, peldēt, varēs pamētāt spinīti. Nu, aiziet. Cik jārādās? Nu, tu nepat nedabūs tādu. Tu daudz vajag. Daudz vajag. Varēsi tagad pusdienu pumpēt. Tā, tad par Jumta telti. Jumta telts vārdā Reinis Roof Buddy Latvijā sāka izplatīties jau 2. gadu. Pats Reinis nodarbojas ar makšķerēšanu, ir mētnieks, un tad viņam šis vienkārši bija kā papildus hobijs. Tad jā, paldies vēlreiz Reinim no Roof Buddy, kad iedeva iespēju šajās brīvdienās atpūsties mums Jumta teltī, vai ne, Saulīt? Jā. Un tagad vērsim vaļā. Kas ir plus šai te, ka viņai ir cietais vāks? Cietais vāks augšā, ko var izdarīt? Var uzslādīt papildus kaut mazu jumta kasti vai saules paneļi. Atvērsis vaļā. Parādīšu jums, šitā ir lielā versija vēl iekas. Šitā te taisās vaļā 4 klipši katrā. Ceļam augšā. Ceļam augšā. Šito mēs pārmetam pāri. Tas ir, ko laiž lejā. Labi, ka ir pikaps, var uzkāpt augšā, forši. Tā, ņemam aiz trepēm. Būs vēl stieņi. Šādi te. Un tad vajadzētu būt līmenī. Katrā pusē pa 2 stieņi nāk. Šādi. Tas pats arī. Akmeņas cietam jābūt vēl.
Jā, 15 bāri. Kas šeit ir? Iekšā ir matracis, te var pieslēgt powerbanku un iekšā būs apgaismojums. To mēs arī vakarā pamēs. Ir siets, ir pavisam, ka var aiztaisīt siet, tāpatās arī šeit ir siets priekšpā. Šīm te jumta teltīm arī pieejams nojumas šeit priekšā. Un jau materiāls ir ūdens necaurlaidīgais. Lūk, šāds ir logocīts. Nu viss, super, vai ne? Kādu aini? Ieliksim iekšā guļamais, un šis ir lielais. Šīs ir ļoti liels, šis ir 4-vietīgs. Mierīgi var sagulēt, plus bonusā nāk vēl šādi te, kur var visādus gadžetus salikt, telefonus, atslēgas. Tāda arī var atsevišķi liekami klāt. Čību, botu, apolu, somu, nu somiņas. Vairāks var salikt. Var vienalga izmantot kā citu kaut kādu organizāciju, organizeri. Noteikti, ja kādam ir interesi, dodieties. Ļoti labi pieejams cenas, Roof Buddy, arī noma ir pieejams uz weekendiem, uz nedēļu, nu, cik jums ir vajadzīgi, ja? Roof Buddy. Mums šodien ir tēvu un bērnu pasākums, tad pasākums viss čilā, atpūšamies pie meža dabā, paskaties, cik mēs daudz visādi ir. Un tad iepazīsimies. Čau, kā tev sauc? Super, Rolands. Kā tev sauc? Renārs, skaļāk, drošāk. Šitos papiņu mēs zinām, šitos papiņus. Čau, kā tev sauc? Venēcija. Venēcija. Rolands. Kā tev sauc? Čau, Rolands. Madara. Madara. Šitā ir Renija. Esmu tavu meita. Man arī bērni ir. Čau, kā tev sauc? Rafels. Rafels. Čau, kā tev sauc? Terēze. Terēze, Durociņ. Prieks iepazīties. Čau, kā tev sauc? Gabriels. Visi iepazināmies. Tomas. Tomas un Kristers, jā? Jā, Un tas arī paps ir. Mēs iesim pārgājienā, apiesim pārgājienā mēs apkārt ezeram. Pirms tam jums ir nepieciešama noteikti enerģija, vai ne? Katram pa mazai enerģijai, lai jūs to enerģiju izmantot. Suliņ, nē, suliņ pēc tam. Tikai šokolāde tagad. Šodien arī vakarā būs jums kino vakars. Būs maršmelovs, būs kukurūza, būs kino, varēsiet paskatīties kino, Multan, dabā Mārtiņš. Lūk, Mārtiņš. Tad ir Andrijs, es. Ir Arturs. Artur, pasveicis visu tēvu. Rekur, Artur, padās. Jā, un mums ir Sandis arī. Mēs esam tie laimīgie tēva, kas atbraukuši pie dabas ar bērniem. Visi ēdam šokolādes un dodamies pārgājienā. Pirmie. Šodien jau 3 noiet pa dzīvokli. Dabas vērotāji. Pārgājienā esam. Ļoti skaists skatiņš. Vēl viens labs skatiņš. Binoklis man ir. Paskatījos. Dzērvu aizlidoju pirms dabūju binoklis pat. Bet nu, tur ir mūsu kampu vieta. Pieaugušie lēni. Pieaugušie lēnāki nekā bērni. Tā, bērni, kurš zina, kāpēc šitas ir tāds? Zinat? Tu zini? Es neesmu bērns. Sanda zina? Kāpēc šitā? Sveķošana? Jā, kāds savā laikā kādreiz tā sveķoja, grieza iekšā un tad sveķi tecēja un dzintariņu veidoja, kā tur bija. Jūs mazā pauzīt, jā? Jā. Super, es jau baigi piekus. Rītīgi, labi, ka atpūta ir. Labi, ka atpūta. Ko tu redzi? Ārā to balto māju ļoti tu. To balto mašīnu tu redzi? Tas ir plauts mājas. Tā ir mašīna. Apskatāt! Super. Kas tur ir? Suns peld! Super! No tā mēs pārgājienā dodamies apkārt ezeriņām. Viss mierīgi, čiliņā, katrs lai izbauda. Paskatāmies, kas te ir. Kurkuļi, vai ne? Pēdāt zemāk. Neko pasies kurkuļi. Redz, kā astīt kustīt. Ir kameru? Par vienu. Rekur. Es iekāpšu. Nezinu, vai jūs redzat, bet ir daudz kurkuļu. Jo. No, atšur, slapjais, tu vienkārši. Nu, tas ir izpeldējies.
Papuči būs izstaigājušies. Papuči būs izstaigājušies, ne, Sandi? Muteris tik pārdzīvā, nolasiet ērces. Jā, un kas ir specifiski, šis ir tēva un bērnu pārgājiens. Mēs sieviešu atstājām mājās, lai sievieši atpūšās paši, dara, ko grib, čilo, un šis ir tāds formāts – tēvi un bērni. Nākamais izdomāsim, varbūt paņemsim sievas līdzi, vai ne? Nu, izdomāsim. Labi, ka bija, varbūt. Varbūt. Nu, sanākam šeit visi. Visi ir? Jā. Ļoti maz, 1,5 kilometrs tikai, bet bija labi, vai ne? Jā. Kājas, kam ir sausas? Man Tev toši nav savs. Tagad jums katram pa suliņai atdzesēties. Lūdzu, pēc uzņemt šķidrumu nepieciešams, jums katram suliņu. Lūdzu. Tā, kam vēl nav? Hop. Nu ko, bērni, tagad izdaram suliņu. Un ar jūsu vecāku atļauju var ūdens priekus baudīt. Nu tā, kaut kā mēs te tā palēnām pa bišķiņam atpūšamies. Tēti, tu man dod atļauju iet ūdenī. Jā, es tev dodu atļauju iet ūdenī. Paldies. Nu, izspēlējies tačī. Bija? Super. Augsts ūdens? Kāds ir ūdens? Augst. Augsts? Tiešām? Jā. Nav jau tik traki. Pieskat bērnus. Vēro, jā. Lāpšanas patruļi. Labi. Tā, mums ir 2 iekšā. Jātais pusdienas. Divi tā cīnās pret viena, jā? Jā. Šahs. 2 pret 1. ChatGPT jāprast, kā jāiet ir. ChatGPT, please say next move. Augstos upi jau Sandis mums ir pagatavojis. Jau viss ir, tagad ievilksies, kā saka, viss ievilksies. Paralēli mums jau notiek, kas jau ir pirts uzbūvēta jau. Akmeņi vēl jāsaliek, pēc tam ākarpusē iekrunās. Un tad jau, un pa taisno Pīlezerā. Augstā zupa. Vēl papildus mūsu desiņas. Augstā zupa garšīga? Jā. Super, dabā. Ar gazētu ūdeni. Dabā viss ir garšīgs. Tētis man savāca uz supa. Tagad. Kur viens sapotājs, 2 bērni. Un mēs. Paskieties, kāds skats. Ļoti labs skats. Nu, kāds ūdentiņš būs. Silts. Ļoti silts. Kā ķeras? Kā vienmēr. Tukšs. Tas jau kā parasti ir. Nekā. Vā? Nē, labi, es atmēru. O, ļoti labi sanāk. Pirikstus nedrīkst. Pirikstus nedrīkst, jā. O, mums komanda ir. Nu, kratās cauri. Nu, tā, jums iet otrais aplis jau. Jūs drīkstat arī tu palīdzēt, tur drīkst. Vienalga, kurš drīkst palīdzēt, bet nedrīkst ar rokām. Tu tagad var ieķerties ar zobiem velciņam nost, jā? Pagriežās. Šitā drīkst darīt, jā. Saliecies, pagriezies, krīt Tomasiņu. Nu, redzi, palīdzēji. Tāda mums te mazā rotaļa viena, tāds teambuildings, kā saka, saliedēšanās pasākumā. Tā, jums vēl pēdējais aplīts palika, jā? Super. Un mūsu sunīši arī te kopīgi draudzējās tā. Ne?
Vīr, mālači! Turpināt, pabeidzat, dodat 5. Nu, pabeidzat. No. Vai, pabeidzat. O, ļoti ātri. Ne pirmā reize redzēt. Jā, jo katru reizi ir šāda spēle. Bet forši, no? No, un? Nu, palīdz vēl biki. Jā, ir. Visi aplaus visiem. Do 5, tagad ir jūs. Dodat 5. Mālači. Tā, nu, kurš tur? Kam ir? 19 liek. Nav kur pielikt. Lietas. Vai, rēģeni, kurš tev? Bet nevar šodien te bija iebāzt viņu? Nē, nevar likt iekšā. Galā tikai. Galā. Noteikums ir. Vienalga, kurā. Jā. Tev jāsarēķina, kur tev ir mazāk ir un to ņems Tev kaunos. visa kava jāņem. Nu, es viņam šito tad. Ja, nu, ņem, jā. Bērni kaut kad pasauli spēlē. Mēs tagad ķērāmies kārt Šitais tev pie bija. spēles. Spēle Pareizi, saucās šitais 6. ņem. Tāda forša prikolīga spēle var uzspēlēt. Jā, te baigi jārēķina kaut kas. Kāpēc? Nē. Tev ir jāņem, jā. Tev vajadzēja ātrāk domāt un iet. Pirts jau ir iekurināti. Tagad tikai. Jau sildies? Visi jāmet malka klāt. Kurinām. Tu jau kāds sildas. Man nevarēja atrast? Nē, visu laiku sēdēja. Nāk sildīties? Iekšā pasildīsies, jā, ne? Jā, sveiki cilvēki! Nofilmē mani! Sveiki cilvēki! Mums ir tas te violetajā džembarī meta viens cilvēks! Es nofilmēju. Gribi vārdas, es jums iedošu vārdu. Nē, negribu. Tu briesmīgi kā kādājā! Kāda cilvēki! Tā labi. Jums labāk neiet šeit. Labi. Te ir vārda džungļi. Ja te ir bīstami, jūs te nevarat nākt. Tas ir ļoti dīvaini. Es viņu katru dienu. Vienu metrā taugā. Tas ir mana vārda. Es viņu lai nometīšu. Kamera uzreiz aizsvīciet. Piesvīdis viss. Īsti piesvīdis, nekas, normāli. Viss tiek mazie reku atpūšās. Pakarsējamies, dodamies ezerā. Un tad jau vakara cēliens. Tas tur bērniem kino un drīz būs. Davai, mēs ejam džumpāt. Pirmā aiziet. Delfīniņš. Plaudīti. Vai tur vēl viens kaut kāds akmens? Milts ar akmeņiem, baigākiem. Tur arī jā, vai lai viņš pamēģina pirmo līmeni. Nu, kurš ir zemākais var? Es arī līdz šeit. Es varu. Reiz ir pārdēļ. Dāvi pīķi. Rīko tikmēr zāras laika. Mazajam ir viegli. Tad tur drīz būs kino vakars bērniem. Jau aiziet jau ugunskurs jau, kurās slēdā notiekās jau. Nometnē, kas sāk lēnām iestājas vakars. Tā, mums jau vakars jau iestājies. Visi guļ. Pāterīši pie galda. Un te bērni nekur fonā. Te tagad nevarat redzēt gaismiņas. Nekur ir kino. Mums ir kino vakars. Bērni te sēž nekalējā. Nu ko, vakars. Mēs tā pie ugunskura čilojam. Un tur bērni skatās kino.
Forši. Iesim gulēt jumta teltī, jā? Reku kāds mums te rūv badī. Jā, šitā tā vaļā. Liec iekšā. Turī. O, te mēs liekam čībiņas var ielikt iekšā. Šitāds te. Meičuks jau. Guļ jau, jā. Te, ko es jau parādīju. Reku ir LED apgaismojums. Jūs varat pievienot uz powerbanku. Jūs pievienot savu powerbanku. Un rekur ir kontrola. Jūs te varat ieslēgt. Mazāk. Redzat, jā. Paliek tumšāks plusiņš. Un mainīt toni. Silto vai balto. Tāda siltāks, gaišāks. Jā, mēs liekam silto. Mums patīk siltais tods vairāk. Vieta ir daudz. 4 cilvēkiem te mierīgi pietiek. Matracs vieta ir atļauja. Kas man patīk, ka šī te vieta ir cieta, kad tev, ja gadījumā grib atspiesties, spilvenim, tad tu vari atspiesties malu. Šeit organizātoru, visu, ko var augšā salikt, jā, un šādas te gumijas visādas, ja nalagā turīt ielikt. Un mēs dodamies gulēt. Labu nakti. Tiekamies rīt no rīta. Rītībā pagulēju. Plus šitai teltī jumta, ka viņi ir iekšpusē, viss ir tumšs. Jā, un tu neredz ārā, kāda ir gaisma. Ar dienas gaismu tu neredz, un tu tā kā ilgāk var gulēt, un tev netraucē tā gaisma. Citiem tas stāv. Tā kā patīk. Nu, sunīts jau ir pamodis jau. Hop, mēs atklāsim vaļā. Not, un tik arī gaišs ārā ir. Pirms mums bērni vēl mostās. Sandis jau ir parūpējies par brokastīm. Jau pankūkas ceps. Jā, jau viss notiek. Pankeiki, jā. 2 plītis jau paskatās viss. Jau gatavos, jau viss notiekās jau. Labrīt, Pēdlīt. Čau. Nu kā gulē jumta teltī? Labi. Iečukot, kuri vēlās izmēģināt doties piedzīvumā dabā ar roof body telti jumta. Nu, droši iečukot un laižat, jā. Nu, kaut kā cope bija? Cope? Nē, tikai salāti. Salāti tikai. Tas ir standartā. Peldies, jā? Jā. Tik jāgriežos otrādi. Priekšā te. Nu, davai, vecīt. Turies. Meitenes arī ies peldēties. Ies pļunčāties saulīt? Jā, es ar viņu izpildu. Jā, labi. Tikmā hamokā pačulās bišķi. Nā, čurp. Jā, puika, labs. Jā, labs, puika. Nu, izpeldies, Katrī. Nopurinies, jā. Kur šitie vaira? Bet tev nekad neliekas, ka ūdens ir augsts? Nekad? Saulē, kad ritīgi uzsils, tad liekas pavēsāk tā uzreiz. Paskaties, nākamais suns jau, uz supa jau. No, Ričon, gatav? Gatav peldēties, jā? Tas ir svilks uzreiz, vai ne? Aiziet. Brīcīņ. Nē. Brīcīņ. Nē. Brīcīņ, naču. Rī. Šurpu atpakaļ. Lai papeld. Šitais labs. Nobrīcīt. Ir labi? Viss, izpeldējies. Brīcīnaču. Jā, apstukājā. Ko? Man uzreiz sagribējās. Mums ir apetītā, ne? Siekavas jau ir.
Kaut kas jauns? Tā, kas mums tagad notiek? Nometnes novākšana. Nodzēšam arī ugunskura vietu, apslāpējam visu ar ūdeņiem, lai viss paliek droši. Viss ir novākts, smuki, pārējām pāri, paskatāmies, vai kaut kas nav aiz sejām atstāts, plus vēl novācam to, kas te jau kāds ir atstājis. Lai daba pēc mums, kā parasti, paliek tīrāk. Tagad baigi jāsaskaitās, mēs bijām cik 10 bērni, 5 tēvi. Nu, forši atpūtāmies, noteikti jau bērni paši iedos savu atsauksmīti. Nu, kā jums patīk, bērni? Ļoti forši. Nu, skaļāk! Forši! O, super! Vai kulāciņš katram no jums sīkie? Nu, oi, viss jau tur jau nogurs jau. Čau, super, ritīgi labi atpūtāties, vai ne? Mālači. Nu, un tēviem, paldies! Paldies tēviem, tētiem. Paldies visiem. Nu, ko varu pateikt, tēvi, varbūt kaut ko mazliet? Labi, Rol, tā turpināt. Tā turpināt, pārāk. Biežāk, vairāk. Labu vasaru. Jā, visiem. Un gaļu nepiededzināt. Jā. Jā, jau viens blends telefonā nabedzināja gaļu. Nu, tā ir, jā. Nu, ko, liels paldies, ka skatieties. Mēs laidīsim nākamajā piecumā. Tagad mēs kā parasti vienmēr, ko es rekomendēju, aizdosimies pēc kāda geocachinga, slēpņošana, litīgi forši izklaida visiem. Bērniem, ģimene, draugiem un laidīsim pa mājām. Esam forši 2 dienas atpūtušies. Noteikti ierakstiet kādu komentāriņu, kā jūs atpūšaties. Kāds maziņš pasākumiņš, jā. Un biežāk dodieties pie dabas, atpūšaties, vienalga kādā formātā. Biežāk dodieties pie dabas. Viss. Sākam tā. Saka, kas tur, Saulīt, kas jāsaka ir? Spīsit laiku, rakstiet komentārus. Viss. Sākam čau visi. Čau. Mēs laižam. Jā.